23. gada valsts eksāmena trigonometrijas uzdevuma optimālais līmenis. 19. uzdevums 2 punkti vienības riņķī attēlot pagrieziena leņķa alfa mīnus 5 piedalīts 4. Vienības riņķis dots attēlā. Ko te varētu labu izdomāt un nošpikot no formulu lapas? Skatāmies formulu lapu. Vispirms mums ir jāatcerās, ka mēs leņķus mēram lūk no šīs te strīpiņas. No horizontālās asas. Ja mēs iesim pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, leņķi būs pozitīvs. Skatieties, šeit tieši tā ir dots. Ja mēs iesim pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, leņķi būs negatīvi. Kosinus mēs mēram pa horizontālo asi, sinus vērtības nolasam no vertikālās asas. Un tad mums ir mīnus 5 pi dalīts 4. Pi dalīts 4. Bet mums vajag pretējā virzienā un 5 gabalus. Un pi dalīts 4 ir 45 grādi, jeb puse no 90 grādiem. Skatāmies, kā mēs to varam atlikt. Iesim pretēji pulksteņa rādītāja virzienam no šīs te līnijas un 45 grādi, pa pulksteņa rādītāja virzienu, mīnus 5 pi dalīts 4, mīnus 2 pi dalīts 4, un tā tālāk 3, 4 un 5. Mīnus 5 pi dalīts ar 4. Lūk, šī vietā zīmējam līniju, un tā kā mums ir dots alfa, tad kaut kur ir jānorāda šis te alfa. Lūk, šis te leņķis mums ir dotais alfa. Starp šīm te divām līnijām mēs esam uzzīmējuši leņķa alfa. 19.2. Arī vienpunktīgs uzdevumiņš nosaka, kurš no apgalvojumiem paties, ja nepieciešams izmanto leņķa attēlojumu vienības riņķī. Nu, tad mūsu šis te leņķis, sīnus no viņa un kosinus no viņa. Kad viņi ir pozitīvi, kad viņi ir negatīvi. Kura no šīm atbildēm būs pareizi? Sīnus pozitīvs, kosinus pozitīvs, sīnus pozitīvs, kosinus negatīvs un tā tālāk. Skatāmies formulu lapā. No jauna skatāmies. Mūsu leņķis. Tātad šī te vietā mīnus 5 pi dalīts ar 4. Sīnus mums ir pa vertikālo asi pozitīvs skaitlis, kosinus pa horizontālo asi ir negatīvs skaitlis. Atceramies, kosinus pa horizontālo, sīnus pa vertikālo. Sīnus pozitīvs, kosinus negatīvs. Atgriežamies mūsu uzdevumā, kur mums ir sīnus pozitīvs A gadījumā, bet kosinus mums jābūt negatīvam. B gadījumā sīnus pozitīvs, kosinus negatīvs. Der, B atbilde būs pareizā. Ķeramies pie nākošā uzdevuma. Viena no vienādojuma sīnus no x plus 30 ir vienāds ar 1 saknēm ir. Varskot tiek jautāts, kuru no šiem leņķiem grādos mēs ievietosim x vietā, lai izpildītos vienādību. Nu, ja jau mēs sākām mācīties no formulu lapas, tātad sīnus vienāds ar 1. Lūk, šī te punktā. Šī punktā ir pi dalīts ar 2, kā jau tur ir rakstīts, jeb 90 grādi. Tātad jāsanāk sīnus no 90 grādiem ir 1. 90 grādiem, tātad 90 grādi mīnus 30, tie, kas ir iekaņās doti, ir 60 grādi. Tātad, ja mēs x vietā ieliksim 60 grādus, tad vienādība būs spēkā. Sīnus no 60 plus 30 ir vienāds ar 1. Meklējam 60 grādu atbildi ir šeit. Uzdevums izpildīts. Pārējie uzdevumi nākošajā filmā. Paldies par uzmanību!